sveiciens šajā dienā. Novēlu, lai šī diena tev ir brīnišķīga un ražīga diena. Lai šī diena ir piepildīta ar Dieva svētībām. Ar Dieva svētībām. Un es zinu, ka Dievam ir glābšanas domas, ka viņam ir labas domas par tavu dzīvi, par tavu ģimeni. Un man šodien atkal ir sagatavotas galvenās domas no 98. psalma, arī praktiski soļi, kā to psalmu var pielietot savā dzīvē. Tāpēc arī šajā dienā es jūs aicinu noklausīties šo raidījumu līdz beigām, lai tu būtu svētīts. Un ļoti liela atvainošanos es šodien nedaudz nokavējos, jo kamēr viss uzstāda, paiet kaut kāds laiks, bet prieks, ka es atkal šodien varu būt tiešraidē, un šodien mums ir 98. psalms, kurš šie psalmi jau aicināja katru dienu mums dziedāt Dievam jaunu dziesmu. Dziedāt Dievam jaunu dziesmu. Tāpēc es ticu, ka arī šodien tu esi gatavs Dievam dziedāt jaunu dziesmu. Amen. Dziedāt tam kungam jaunu dziesmu un atkal nākt ar gabalēm un ar pateicīgu sirdi Dieva pagalmos. Amen. Pateicīgu sirdi nākt Dieva pagalmos. Lai Dievs svētī, lai Dievs pasargā jūs, lai Dievs pasargā jūs bērnus, jūsu ģimeni, jūsu mīļos, lai tas kungs jūs svētī, lai viņš tur nomodās savas acis par tavu dzīvi, par tavu ģimeni. Un šodien mums ir 98. psalms, un es ticu un ceru, jau ir, Inga, esi svētīta, paldies, Inga, ka pievienojies, lai Dievs tevi bagātīgi svētī. Ceru šodien tiešām tas kungs katram no mums šajā rīta stundā pieskarsies, svētīs mūs šajā rītā un iepriecinās, un tikai viņš dziedē visas mūsu brūces, tikai viņš tās apsien, tikai viņš mūs vislabāk saprot, un tas ir Jēzus. Amen. Viņš zina katru mūsu sāpi, un Bībelē teica, ka viņš pat mūsu asaras sakrājis savā traukā. Viņš pat mūsu asaras ir sakrājis savā traukā. Tāpēc mēs esam Dievam tik mīļi un dārgi, un es ticu, šī diena atkal nesīs jaunu prieku un gavilas mūsu dzīvē. Amen. Slava Dievam, jo tiešām Dievs ir patiesais vārds, un Bībelē teica, kad vārds tapa miesa, mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām tādu godību, kā Tēva vienpiedzimušā dēla pilna patiesības, žēlstības, un kā Bībelē teica, ka no viņa pilnības mēs esam ieguvuši žēlstību un vēlreiz žēlstību. Amen. Slava Dievam. Slava tam kungam. Slava Jēzum. Slava debes Tēvam. Amen. Lasam 98. psalmu, lai tas kungs mūs šodien uzrunā, lai tas kungs mūs svētī šajā dienā. Tad šodien 98. psalms. Dāvida dziesma vai, nezinu, kuram tā dziesma, bet katrā gadījumā tā ir dziesma tam kungam. Un psalma nosaukums ir Slava Dievam taisnajam tiesnesim. Slava Dievam taisnajam tiesnesim. Dziesma, dziediet tam kungam jaunu dziesmu, jo viņš ir darījis brīnumus. Viņam palīdzējis gūt uzvaru viņa labā roka, viņa svētais elkons. Tas kungs ir darījis savu palīdzīgo un svētīgo rīcību. Tas kungs ir darījis savu palīdzīgo un svētīgo rīcību.
tautu priekšā viņš ir atklājis savu taisnīgumu. Viņš atcerējies savu žēlastību un uzticību Izraēla namam un visas zemes gali, lai redz mūsu Dieva svētīgo un palīdzības pilno valdīšanu. Gavilējiet tam kungam, visa pasaule, līksmojiet, gavilējiet un spēlējiet. Spēlējiet tam kungam ar cītaru un pavadiet cītaras skaņas ar daiskanīgām dziesmām, ar taurēm un bazonu skaņām. Paudiet savu prieku ķēniņa tā kunga priekšā. Lai krāc un plosās jūra un viss, kas to pilda, lai vētra iet pa zemi un visu, kas uz tās dzīvo. Es vēlreiz izlasīšu, lai krāc un plosās jūra un viss, kas to pilda. Lai vētra iet pa zemi un visu, kas tā dzīvo. Upes, lai plaukšana, kalni, lai gavilē visnotaļ. Tā kunga priekšā, jo viņš nāk tiesāt zemi. Viņš tiesās pasauli pēc likuma un tautas taisnībā. Amen. Tie jau ir mīļie vecās derības pravietojumi, kad tas kungs nāks un tiesās šo zemi. Un mēs zinām, ka tas tā arī būs. Amen. Mīļie, rakstiet komentārus. Tā būs arī viena no tām atlīdzībām par to, kad protams, atlīdzība nāk no Dieva, bet, protams, ļoti vēlos arī jūs man kaut kādā veidā tomēr atbalstat. Un tad vismaz atbalstiet ar komentāriem, atbalstiet ar to, ka jūs padalieties šo video. Un tā būs tāda pateicība arī no jums, kad es veltu šo laiku, un, protams, šo laiku veltu Dievam, un mans motīvs ir kalpot tam kungam, bet es ļoti priecājos, ka mēs to varam darīt kopā, ka mēs varam pagodināt Jēzu, ka mēs viņam varam slavēt, un paldies viņai par katru komentāru, par katru laiku sirsniņu, ko jūs uzliekat uz uzspiežat šī raidījuma. Paldies jums par to, ka jūs mani atbalstat, lūdzat par manu ģimeni, svētiet. Paldies no visas sirds par to. Un es ticu, ka pienāks kāds brīdis arī, ka jūs atbalstīsiet arī kaut kādā veidā arī finansiāli. Ja jums sirdī, protams, ir, bet ja nav, tad nav, jā, lai tas paliek. Bet ja kādam sirdī ir atbalstīt šo raidījumu, jo vienmēr ir kaut kādi tādi nopirkt kādu kameru, tur tās programmas arī maksā kaut kā, ko es kalpoju un, ko es gribu kalpot, jā, ko es nevaru atļauties. Bet visi Dieva rokās, un tāpēc es visu to atstāju Dieva rokās. Dievs tas, kas mani var svētīt par to, ko es daru tam kungam par godu un slavu. Viss ir viņa rokās. Amen. Tāpēc, jā, šodien mums ir 98. psalms. 98. psalms. Un, jā, man atkal ir galvenās domas izrakstīts no šī psalma. Un arī praktiski soļi, kā tu un mēs varam šo psalmu pielietot savā dzīvē. Un es jau domāju, ka arī tās galvenās domas, ko mēs pārdomājam, arī tā ir tiešām jau mēs esam svētīti caur šīm domām. Un es arī katru dienu lūdzu, kungs, lai mans prāts ir piepildīts ar tavām domām, lai man ir tik daudz tavas domas manā galvā, kā smiltis jūras malā, kad es nespēju to saskaitīt, kā Dāvids. Viņš teica, man ir tik daudz Dieva domas manā galvā, kad es nespēju tās saskaitīt. Un es lūdzos, Tēvs, lai manu prātu, lai brāļu un māsu prāti tiek piepildīti ar Dieva domām. Amen, ar Dieva domām. Tātad pirmā doma, ko es redzu šajā psalmā, ir aicinājums dziedāt Dievam jaunu dziesmu. Amen. Viņa man šeit kāds 3. psalms, kur tiek runāts, ka dziediet tam kungam jaunu dziesmu. Un šis psalms arī aicina Dievam dziedāt jaunu dziesmu. Aicinājums dziedāt jaunu dziesmu Dievam par Dieva lielajiem darbiem un uzvarām, kas parāda viņa pestīšanu. Amen. Ka mēs redzam viņa darbus, ka mēs redzam viņa brīnumus, tas atnes
mūsu dzīvēs pestīšanu, jo Bībelē teica, ka tur, kur tā kunga gars, tur ir brīvība, Tāpēc lai tā kunga gars nāk par tavu dzīvi, jo tur, kur ir Dieva gars, tur, kur ir Dieva klātbūtne, tas atnes tavā dzīvē brīvību. Amen, 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 amen. Tāpēc, Dieva darbi mūsu dzīvēs atnes brīvību, jo ko Jēzus dara brīvu, tas patiešām brīvs, lai atnāk pilnīga brīvība par tavu dzīvi, varenajā Jēzus Kristus vārdā. Otrais punkts, ko es redzu, otrā doma, ko es redzu šajā psalmā, ir Dieva pestīšana, ir redzama visām tautām. Dieva pestīšana ir redzama visām tautām, lai Dievs dod, ka visas tautas redz, ka tikai Dievs var dāvāt brīvību tavā dzīvē, ka Viņš var tevi atpestīt. Dieva taisnība un pestīšana ir atklājusies un ir acīm redzama, lai visas tautas varētu to redzēt. Amen! Un, mīļie, mēs zinām, ka pestīšana atklājusies Jēzu Kristu. Amen! Dieva taisnība un pestīšana ir atklājusies un ir acīm redzama. Ir acīm redzama, lai visas tautas varētu to redzēt, lai Dievs dod, ka latviešu tauta redz, ka viņi atsakās no saviem elkiem, ka viņi atsakās savām latviešu dievībām, un ka viņi šodien redz, ka Jēzus ir pestīšana, ka lai visiem tas ir acīm redzams, gan Anglijā, gan Latvijā, gan visā pasaulē. Bet Bībele runā, ka ir atklājusies, un mēs zinām, mīļo, ka tas ir acīm redzams. Amen, ka ir atklājusies un ir acīm redzams, lai visas tautas varētu to redzēt. Trešā doma, ko es redzu šajā psalmā, ir aicinājums priecāties un slavēt Dievu. Ir aicinājums priecāties un slavēt Dievu. Mēs vakarā mums bija mājas grupiņa, un mēs tieši par to, pārunājām vēstuli Filipiešiem 3. nodaļu, kur ir rakstīts, kur ir aicinājums priecāties iekš tā kunga. Es jums saku vēlreiz priecājieties. Tad aicinājums priecāties un slavēt Dievu ar dziedāšanu un mūziku un citiem instrumentiem, lai godinātu Dieva varenību un viņa taisnību. Tad psalms aicina dziedāt ar mūzikas instrumentiem, ar savām balsīm dziedāt no mūzikas instrumentu pavadībā, vienkārši ar dziedāšanu, mūziku un citiem instrumentiem, lai godinātu un Dieva varenību un taisnību. Tad aicinājums priecāties un slavēt Dievu. 4. doma, ko es redzu šajā psalmā, ir visas radības aicinātas pievienoties slavēšanai. Amen. Pat visa radība tiek aicināta pievienoties slavēt Dievu. Ne tikai cilvēki, bet arī jūra, upes un kalni ir aicināti pievienoties šai slavas dziesmai Dievam. Amen. Šis psalms aicina gan jūru, gan upes, gan kalnus pievienoties šai slavas dziesmai Dievam. Amen. Lai slavē visa radība, lai slavē un godina. Amen. Ne tikai cilvēki, bet visa radība, lai pielūdz to kungu. 5. doma, ko es redzu šajā psalmā, ir Dievs kā taisnīgs tiesnesis. Dievs kā taisnīgs tiesnesis. Tad psalms noslēdzās ar pārliecību, ka Dievs tiesās pasauli. Ka Dievs tiesās pasauli taisnīgā taisnībā un tautas ar taisnīgumu. Amen. Psalms noslēdzās ar pārliecību, ka Dievs tiesās pasauli taisnīgā taisnībā un tautas ar taisnīgumu. Dievs ir patiess. Amen. Viņš ir taisnīgs tiesis. Tu nenostāsies Dievu priekšā, ko, šī pasaulē tiesa var būt korumpēta, bet pie Dieva tā nav. Dievs ir taisnīgs tiesas. Un Bībelē teica, ja tu tici Jēzum Kristum, tu nenāc tiesā, bet no nāves esi pārgājis dzīvībā. No nāves esi pārgājis dzīvībā.
tāpēc tu netiek tiesāts, un svētais gars tavs aizstāvis. Tas nenozīmē, ka tu šodien vari grēkot un dzīvot, kā tu vēlies, bet Dievs, viņš tevi apžēlo, un viņš ir devis tev svēto garu, kas ir tavs aizstāvis. Amen. Un debesis ir labvēlīgs pret tevi. Dievs ir labvēlīgs pret tevi, viņš mīl tevi, viņš piedod tevi, un viņš vienmēr dod jaunu iespēju. Un kā es vienmēr saku, Dievs ir jaunas iespējas Dievs, jo arī manā dzīvē ir tā, kad man liekas, ka es visu savu dzīvi esmu sagandējis, un varbūt man dzīvē tā ir bijis, ja, arī jaunības dienās, ka esmu aizgājis no Dieva, kaut gan viņu pieņēma visādi draugi un tā tālāk, bet tas kungs man vienmēr vedis atpakaļ. Viņš ir mans aizstāvs, mans glābējs, mans pestītājs, mans Dievs, kurš nekad tevi neatstāja, kurš nekad tevi nepamet, un viņš tevi ļoti, ļoti mīl. Un viņš negrib, lai tu pazustu, bet lai tu būtu viņa klātbūtnē, lai tu būtu viņa tūmā, lai tu būtu brīvs, lai tu būtu laimīgs. Dievam ir labas domas par tevi. Amen. Debesis ir labvēlīgs. Tad, kad tu nāc Dieva klātbūtnē, debesis ir labvēlīgs pret tevi. Jēzus ir labvēlīgs. Dievs ir labs. Sestā doma, ko es redzu šajā psalmā, ir psalms izceļ Dieva, tas tāds, kad saka, kopskats uz šo psalmu, tad psalms izceļ, sestā doma, ja, psalms izceļ Dieva taisnīgumu, mīlestību un pestīšanas darbu visā pasaulē. Aicinot ikvienu radību pievienoties slavēšanai un pateicībai par viņa darbiem. Amen. Kā es šo psalmu varu pielietot savā dzīvē? Pirmais solis, kā tu un es, mēs varam šo psalmu pielietot savā dzīvē, ir pirmais solis sākums ar pateicību. Ko es aicinu katru dienu man šeit pateikties Dievam, pateikties Dievam. Katru dienu atrodiet laiku, lai izteiktu pateicību par konkrētām lietām, ko Dievs ir darījis jūsu dzīvē. Katru dienu atrodiet laiku, lai izteiktu pateicību par konkrētām lietām, ko Dievs ir darījis jūsu dzīvē. Tas var būt jebkas, no lielām uzvarām līdz ikdienišķām svētībām. Amen. Pateicies Dievam, pateicies Jēzum Kristum. Veidojiet pateicības žurnālu. Es zinu, ka cilvēki raksta savu dienas grāmatu, bet izveido, aizies veikalu, nopērc kladi un izveido sev pateicības žurnālu, kurā ikdienas ierakst vismaz vienu lietu, par ko esi pateicīgs. Amen. Ieraksti katru dienu tajā blociņā. Uzrakst šodien tāda un tāda diena un tāds datums. Un ieraksti vienu pateicību Dievam, par ko tu vari viņam pateikties. Un rakst katru dienu kaut vienu pateicību. Veido pateicības žurnālu, kurā ikdienas ieraksti vismaz vienu lietu, par ko tu esi pateicīgs Dievam. Un es domāju, ka vēlāk pārlasot, tu pats būs pārsteigts, cik Dievs daudz dara tavā dzīvē. Otrais solis. Kādu šo psalmu var pielietot savā dzīvē? Dieva slavēšana caur mūziku un dziedāšanu. Dieva slavēšana caur mūziku un dziedāšanu. Iekļauj savā ikdienā kristīgo mūziku. Iekļauj savā ikdienā kristīgo mūziku, kas uzsver Dieva lielumu un pestīšanas darbu. Tas var būt mājās, tas var būt ceļā uz darbu vai pat darbā, ja tas ir iespējams. Iekļauj savā ikdienā kristīgo mūziku un apņemies iemācīties jaunas slavas dziesmas, amen, vai himnas katru nedēļu vai mēnesi, lai paplašinātu savu slavēšanas repertuāru. Apņemies iemācīties jaunu slavas dziesmu, kaut vai arī kaut kādu iepriekšēju dziesmu. Man, piemēram, ir no
Man ir viena dziesma, kas man visu laiku ir manā sirdī no baptistu draudzes dziesmiņa, cik dārgs man ir brītiņš ar Jēzu. Cik dārgs man ir brītiņš ar Jēzu, kad dvēsele viņu var sveikt. Kad sēžot pie glābēja kājām, es dzirdu, ko viņš grib man teikt. Ak, draudzība svētā ar Jēzu, daudz bauda to iemantojot, jo brītiņu vienu ar Jēzu šī pasaule nespēja man dot. Cik dārgs man ir brītiņš ar Jēzu, kad lūdzos tā žēlastību, kad izsūdzu viņam savus grēkus un saņemu pestīšanu. Cik dārgs man ir brītiņš ar Jēzu, kad dvēsele viņu var sveikt. Kad sēžot pie glābēja kājām, es dzirdu, ko viņš grib man teikt. Ak, draudzība svētā ar Jēzu. Ak, draudzība svētā ar Jēzu. Es jau tagad neatceros visus tos vārdus, bet gribētu vispār dziesmu grāmatu, baptistu dziesmu grāmatu, ka man viņi ir mājās. Es nezinu, varbūt var nopirkt Latvijā, mēģināšu nopirkt, jo man ir tās dziesmas ir daudz, kas man ļoti, ļoti paliks sirdī, un es varbūt tagad pat neatceros visus vārdus no galvas, bet man šīs dziesmas, tad, kad mani bērni nāca pasaulē, dzīve, es viņus ņēmu savām rokām, un visu šīs dziesmas es dziedāju. Es ņēmu rokām un nesāju bērns un dziedāju, šīs dziesmas, vai Dievs mīlestība liek pestīt mani, Dievs mīlestība, viņš mani mīl. Bet, protams, ir labi iemācīties kādas jaunas slavas dziesmas un himnas, katru nedēļu vai mēnesi kaut vai vienu dziesmu iemācīties no galvas un tiešām paplašināt savu slavēšanas repertuāru. Amen. Trešais solis, kā tu šo psalmu var pielietot savā dzīvē, Dieva taisnīguma un mīlestības atspoguļošanu. Katru dienu praktizē kādu no Kristus mācībām. Katru dienu praktizē kādu no Kristus mācībām. Piemēram, izrādot laipnību, piedot tiem, kas jūs ir aizvainojuši, vai sniedzat palīdzību tiem, kam to vajag. Katru dienu praktizējiet kādu no Kristus mācībām. Centieties, mīļie, praktizēt, piemēram, izrāda cilvēkam laipnību. Tad, kad tu sastopies, parāda cilvēkam laipnību, ka tu esi laipns. Piedod kādam, kas tev ir aizvainojis, vai arī palīdz tiem, kam šodien tas ir tik ļoti vajadzīgs. Esi gatavs dalīties ar savu ticības stāstu arī ar cilvēkiem un par Dieva darbiem. Esi gatavs vienmēr dalīties. Es skatos Silviju, arī māsu Silviju, kad aicināja liecināt, viņa vienmēr iet draudz. Vismaz es vienmēr redzu, ka draudz priekšā viņa iet liecināt. Viņa ir gatava dalīties par savu ticības stāstu. Amen. Par Dieva darbiem viņas dzīvē. Un dalies arī tu ar savu ticības stāstu un par Dieva darbiem jūs dzīvē, kad rodās iespēja, īpaši ar tiem, kas meklē cerību un mierinājumu. Dalies savu ticības stāstu, īpaši ar tiem cilvēkiem, kurš šodien meklē cerību un mierinājumu. 4. solis, kā tu šo psalmu var pielietot savā dzīvē, ir tā kā aizsargā radību, teiksim tā. Es zinu, ka šodien ir daudz arī tādu, kur tieši ir visādas organizācijas, kas sakopja dabu vai vēl kaut ko, ka tu arī var kaut ko tādu atbalstīt. Ja tu šodien saproti, ka Dievs ir radījis visu šo radību, tad organizē vai piedalies radības aizsardzības un tajos projektos, lai tas, ko Dievs ir radījis, mēs redzam, ko cilvēks šodien dara ar Dieva radību, ar dabu, kad tiek piesāņots, kad tiek darīts pāri dabai. Esi tas šodien, kas arī, teiksim tā, atbalsta un aizsargā. Tiešām atzīstot, ka šī pasaule ir Dieva radīta un tā ir nozīmīga arī tavā dzīvē, un tas ir nozīmīgi arī Dieva acīs. Amen. Lai Dieva radība tiktu aizsargāta, Dieva daba.
Dieva, visa tā daba, kas ir radīta, es domāju par to. Veiciniet arī slavēšanu un pateicību savā ģimenē. Tad veiciniet, lai jūsu mājās ir slavēšana, lai skan mājās slavas mūzika, kad jūs dziedat, ka jūs slavējat savā ģimenē, ka jūs pateicaties Dievam, gan ģimenē, gan draugu lokā, gan draudzē. Mudiniet arī citus izteikt pateicību Dievam un slavēt Dievu kopā. Amen. Mudina arī citus, saka, pateicies Dievam, jo tā Dieva griba Kristu Jēzu, pateicies, un tu būsi laimīgs, pateicies par to, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē, un slavēt Dievu kopā ar citiem. 5. solis, kā tu šo psalmu vari pielietot savā dzīvē, uzticība Dieva taisnīgajai tiesai. Uzticība Dieva taisnīgai tiesai. Neļaujiet bažām un netaisnībai valdīt jūsu sirdīs. Neļaujiet bažām, netaisnībai valdīt jūsu sirdīs. Atcerieties, ka Dievs ir galīgais tiesnesis, kas rīkojas taisnīgi. Amen. Varbūt tu šodien, kā Bībelē teica, ka netaisnība vairosies un daudzos mīlestība izsīs. Kāpēc? Tāpēc, ka apkārt būs tik daudz netaisnības, ka tas cilvēks vienkārši pārņems visu tā netaisnību, ja? Bet tu vairs tur nepiedzīvo vairs Dievu tajā. Tad, kad tu tur esi iekšā, tu vairs nepiedzīvo Dievu, jo tad, kad tu esi neapmierināts ar visu to, kas ir pasaulē, tas viss tev apņem, un tu vairs nejūt Dievu tūmu, tu nejūt Dievu klātbūtni. Tāpēc neļauj bažām un netaisnībai valdīt tavā sirdī. Atceries, ka Dievs vienkārši saka, Dievs ir galējais. Es nepieņemu to ļaunumu, kas notiek šajā pasaulē. Es pieņemu Dievu mīlestību, es pieņemu Dievu labestību, es pieņemu Dievu mieru. Es nepieņemu visu tās bažas vai kurnēšanu. Ja, jo Dievs ir galīgais tiesnesis, kas rīkojas taisnīgi. Dievs rīkosies taisnīgi. Viņš ir galīgais tiesnesis par visu to netaisnību, kas ir šajā pasaulē. Un lūdziet par spēju redzēt Dievu taisnību. Lūdziet Dievu pēc tā, ka tu sāc redzēt Dievu taisnību savā dzīvē un pasaulē, pat ja tas šķiet tālu un neskaidri. Pat ja tas šķiet tāli un neskaidri. Lūdziet par spēju redzēt Dieva taisnību savā dzīvē. Lūdziet par to, ka, ja tu šodien neredz Dievu kā taisnīgu tiesnesi, un tev šķiet, ka pasaulē ir tāda netaisnība. Man ļoti patīk, ka es klausījos, varbūt es to līdzību tik labi neizstāstīšu, bet es klausījos krievu valodā, un tur bija tāda līdzība, kur kāds cilvēks atnāca pie friziera, un viņam grieza matus, un šis cilvēks, viņš gribēja pastāstīt savu ticības stāstu, savu dzīves stāstu. Viņš stāstīja par Dievu, un frizieris saka, Dieva nav. Un viņš saka, paskaties pasaulē, tik daudz netaisnības, ja? Bats, zemestrīces, slimības, sērgas, ciešanas, sāpes, viss tas, ko mēs redzam šajā pasaulē. Un frizieris saka, Dieva nav. Un viņš, šis cilvēks negribēja strīdēties, viņš vienkārši nestrīdējās. Viņam tā kā apgrieztos matus, un viņš gāja projām. Un tad viņš tur skatlogā ieraudzīja Bomzi, kurš bija noaudzis ar matiem, ar bārdu. Un šis cilvēks teica, friziera nav. Frizieris nav. Kā frizieris nav? Ir frizieris. Šak friziera nav. Ja frizieris būtu, tad tur nestaigā tas Bomzis, ja? Ar bārdu matiem noaudzis. Un šis cilvēks teica, un tad tas frizieris teica, kā, viņš jau pats nenāk pie manis, ja, lai viņam tie mati būtu nogriezti un tā bāda būtu apkopta. Un šis cilvēks teica, tāpat ir ar Dievu. Arī šie cilvēki nenāk pie Dieva, lai viņu dzīves tiktu izmainītas. Ja? Šis cilvēks teica, friziera nav, ja?
friziera nav. Un frizieris beigās saprata, jā, šie cilvēki paši, viņi nenāk pie Dieva. Tāpēc, lai Dievs dod šodien, ka tu ieraugi Dieva taisnību, ka tu ieraugi Dieva, ka Dievs ir taisnīgs tiesas un ka viņa rokās ir šī pasaule un lai Dievs dod mums to redzēt, kā Dievs valda un ka viņš ir taisnīgs tiesnesis šeit virs zemes. Amen. Kā taisnīgs tiesnesis šeit virs zemes. Lai Dievs svētī un palūksim arī, mīļie, pēc 98. psalma vārdiem. Es pateicos Tev, Kungs, ka mēs šajā dienā gribam dziedāt jaunu dziesmu, un paldies Tev, Kungs, un tāpēc, ka Tu esi darījis brīnums mūsu dzīvēs. Un es tiešām šodien varu šeit sēdēt šajā raidījumā un teikt, jā, es esmu Dieva brīnums. Jo Dievs man ir glābis, Dievs man ir svētījis, Dievs man ir palīdzējis. Jēzus ir bijis man blakus, viņš ir mans glābējs, mans pestītājs, mans Dievs, mans stiprums, mans spēks, mans vairogs. Paldies Tev, ja es Tev ļoti mīlu. Un es pateicos, ka šodien varu dziedāt Tev jaunu dziesmu, jo Tu esi darījis brīnumus manā dzīvē. Un ka Tu esi palīdzējis, ka Tu esi man devis uzvaru arī manā dzīvē, Kungs, uzvaru par grēku, uzvaru par kārtnājumiem, ka Tu man dod uzvaru. Un ka Tava varenā roka man ir palīdzējis, Dievs, kā Tu man arī teici, manā sirdī atnāca šī Dieva doma, un es sadziedēju šo Dieva domu, kur man teica, Armand, visa Tava veiksme Tavā dzīvē nākuši no manis, un paldies Tev, Tēvs Dievs, ka Tu esi svētījis un palīdzējis, ka Tava varenā roka man vienmēr palīdz. Kungs, ka Tu, Kungs, zinām darīt savu palīdzīgo un svētīgo rīcību. Ka Tu esi tautām atklājis savu taisnīgumu. Dievs, kaut Latvija ieraug Tavu taisnīgumu. Kaut cilvēku šodien ieraug Tavu taisnīgumu arī šeit Anglijā. Kungs, Tu atcerējies savu žēlstību un uzticību Izraēla namam, arī mūsu ģimenei. Tu atcerējies savu uzticību. Tu esi uzticīgs mūsu ģimenēm, debes Tēvs. Visi zemes gali, lai redz mūsu svētīgo un palīdzības pilno valdīšanu. Dievs, kaut visi zemes gali redz mūsu Dieva palīdzības pilno valdīšanu. Kad Dievs mums palīdz, kad Jēzus mums palīdz, kad mīļais, dārgais, svētais gars mums palīdz. Kungs, tiešām Tu spēj iepriecināt un ielīgsmot un debesu mieru. Es pie Tevis jūtu, Kungs. Paldies Tev, Jēzu, katrs no mums, ka mēs piedzīvojam Tavu prieku un Tavu mieru un ka mēs atrodam mieru Tavā tūmā, Kungs. Ka mēs gavilējam Tev, Kungs, lai visa pasaule līksmo un gavilē un spēlē Tev, Dievs. Ka mēs spēlējam Tev, Kungs, ar cītarām un pavadām ar cītaru skaņām ar daiskanīgām dziesmām. Kungs, ka mēs varam iemācīties slavas dziesmas no galvas un ka mēs varam slavēt un dziedāt savam kungam un savam Dievam. Un es pateicos arī par baptistu dziesmu grāmatiņu, ka man arī tur ir daudzas dziesmas, kur man ir tik mīļas un dārgas manai sirdī. Paldies Tev, Kungs. Un es ticu arī luterāņu vai dziesmu grāmatām, vai kur arī jūs esat, vai katoļi, vai kur, bet ka mēs varam dziedāt Dievam, ka mēs varam dziedāt, ka mēs varam nākt Dieva tūmā. Paldies Tev, Kungs, ka mēs varam spēlēt Tam kungam ar cītarām un pavadīt ar cītaru skaņām, ar daiskanīgām dziesmām, ar taurēm un bazūņu skaņām, paust savu prieku ķēniņa tā kunga priekšā. Lai krāts un plosās jūra un viss, kas to pild, lai vētra iet pa zemi un viss, kas to dzīvo. Lai upes, lai plaukšana un kalni, lai gavilē visnotaļ. Tā kunga priekšā, jo viņš nāk tiesāt zemi, viņš tiesās pasauli pēc likuma savas tautas taisnībā. Paldies Tev, mīļais, dārgais Jēzu. Es Tevi ļoti, ļoti mīlu. Un es ļoti, ļoti ilgojos pēc Tevis. Šajā dienā, Kungs, vadi katru man roku darbu, svētī visu to, ko es daru. Svētī man laulību, svētī mans bērns, svētī, Kungs,
debes Tēvs attiecības sieviņa, bērniem, ar draudzi, ar draugiem, ar visiem, kungs. Pateicos, ka mani draugi ir manā draudzē, ka mani draugi ir kristieši, kungs, kad es varu būt draudzē, un paldies Tev, Tēvs, ka tur ir mana ģimene, ka tur ir mana otrā ģimene, kur es varu aiziet un justies labi. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev, debes Tēvs, Jēzus vārdā, un kad es ieraugu Tev vienmēr kā taisnīgu tiesnesi, debes Tēvs, ka es redzu šajā pasaulē Tavu taisnību, Tavs darbs, Tavs brīnums, Tavu slavu, ka es redzu, kungs, ka Tu valdi manā dzīvē un brāļu un māsu dzīvēs, ka mēs varam iet un stāstīt par Dieva varenajiem darbiem. Paldies Tev arī par māsu Silviju, kungs, kura vienmēr iet stāsti par to, ko Tu esi darījis viņas dzīvē, Tēvs. Un paldies Tev par katru brāli māsu, kurš šodien liecina un stāsta, ko tas kungs ir darījis viņu dzīvēs. Un ja šodien cilvēki neredz, palīdz viņiem ieraudzīt Tavus darbus, Tavus brīnumus un Tavu slavu viņu dzīvēs, kungs, Jēzus vārdā. Ka viņš šodien var izveidot šo pateicības žurnālu, kur viņi katru dienu ieraksta vienu pateicību Dievam, ko Dievs ir darījis Tavā dzīvē. Un es varu pat šodien ierakstīt vienu pateicību, un es arī izveidoju šo pateicības žurnālu, debes Tēvs. Un es šodien varu ierakstīt kaut vai vienu pateicību. No rīta es esmu pamodies. Man ir veselība, es elpoju, es redzu. Esmu priecīgs, esmu laimīgs. Man ir laba pašsajūta. Te jau ir vairākas pateicības, bet viena pateicība, es esmu šajā rītā piecēlies. Paldies Tev, kungs. Amen. Izveidoju šādu pateicības žurnālu Dievam. Ierakstiet katru dienu, ko tas kungs ir tavā dzīvē darījis. Un paies gads, pārskati vai pēc mēneša, cik daudz tas kungs ir tavā dzīvē darījis. Amen. Un tas tavu sirdi piepildīs prieks. Es ticu, ka šodien mēs visi pērkam kladi un pateicības žurnāls. Amen. Pateicības žurnāls. Ko tas kungs, un katru dienu ierakstam, ko tas kungs ir darījis manā dzīvē. Pateicība. Amen. Slava Dievam, slava Jēzum Kristum. Paldies Tev. Amen, 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 amen. Šo dienu noliekam Tavās rokās, Jēzu. Jā, mīļie, paldies, ka jūs pievienojaties, paldies, ka jūs skatāties šo raidījumu, gan šeit Facebookā, gan Instagramā, gan YouTube, gan draugiem LV, es arī ielieku šo video, tā kā es ticu, ka tas daudziem cilvēkiem atnes svētību, un cilvēki ir svētīti. Amen. Tā kā paldies jums, mīļie, lai Dievs jūs svēties, jūs svētīšu, mēs tiksimies atkal jau rītā raidījumā 15 minūtes Dievam, jums kopā bija Armands, un pats svarīgākais ar jums kopā ir Jēzus. Amen, ar jums kopā ir Jēzus. Un rītā mēs lasīsim 99. psalmu, un rīt šī psalma nosaukums Slava visu svētajam Dievam. Slava visu svētajam Dievam. Ai, mīļie, cik ātri šī nedēļa jau paskrējusi, un viņi tik ātri skrien, un drīz jau pirmdiena, un atkal būs jādodās uz darbiņu. Jā, šodien 7. marts, rīt jau 8. manai meitiņai dzimšanas diena, arī domājam tur kāds pārsteigums savai meitai, un tā kā lai Dievs svētī. Lai svētī katru, kam šodien vārdienu vai dzimšanas dienu, lai Dievs bagātīgi svētī, iepriecina jūs šajā dienā, un es jūs svētīšu. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar jums vienmēr. Tas kungs, lai jūs svētīdams svētī, lai viņš paplašina jūsu robežu, lai tā kunga roka ir allaž ar jums un lai viņš jūs pasargā no nelaimes, ka jums nav jācieš sāpes. Un visi kopā mēs lūdzam šajā rīt stundā mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs,
tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen. Amen, mīļie. Paldies, ka jūs bijāt kopā ar mani šajā rīta stundā. Lai Dievs bagātīgi svētī, un tiksimies jau atkal rīta raidījumā 15 minūtes Dievam, lai jums svētīgi šī diena. Paldies, ka jūs gaidat šos raidījumus. Paldies, ka jūs pievienojaties, redz gan Ingu, gan Anitu, gan Inesi, gan daudz cits, kuri šodien brāļu māsas pievienojās, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Paldies, mīļie, ka jūs skatāties, paldies, ka komentējat, paldies, ka uzliekat laiku, sirsniņu un padalieties šo video. Paldies jums! Mīlu jūs un esmu priecīgs, ka es varu būt kopā ar jums un ka mēs kopā varam pārdomāt Dieva vārdu un domāt, kā mēs šo vārdu varam pielietot savā dzīvē. Un es ticu, ka šodien jūs ejat, pērkat kladi un uzrakstiet pateicības žurnāls un katru dienu ierakstiet vienu pateicību. Amen. Ko tas kungs dara tavā dzīvē? Un tu pats būsi pārsteigts, cik daudz pateicības tur būs sarakstīts. Esiet svētīti, un tas kungs arī būs priecīgs ieskatīties šajā pateicības žurnālā. Amen. Jo šis pateicības žurnāls taču būs veltīts Jēzum, Dievam, debesu Tēvam, Svētajam garam, Dievam Tēvam, Dievam Dēlam un Dievam Svētajam garam. Amen. Esiet svētīti, lai jums svētīga šī diena. Un es ticu, ka, ja būšu kādreiz Latvijā, mēs satiksimies un jums katram rokā būs pateicības žurnāls. Jēzum, amen. Un mēs varēsim kopā lasīt, ko tas kungs ir laba darījis mūsu dzīvēs. Es būsim pateicīgi par visu. Esiet svētīti, lai jums svētīga šī diena. Es arī, mīļie, eju pirkt kladi un ar šodienu rakstīšu pateicības, ko tas kungs ir darījis manā dzīvē. Ko viņš dara, kaut vai vienu pateicību ierakstīšu. Amen, katru dienu. Slavu Dievam, esiet svētīti, lai jums brīnišķīga šī diena. Svētības visiem. Ar mieru, lai Dieva miers jūsu namā.